Ļauj man tev šodien paprasīt, cik drošs tu esi, ka pēc savas nāves tu nonāksi debesīs? Jo mēs zinām, ka nāve ir neizbēgamā katra cilvēka dzīves daļa vai noslēgums, iznākums, rezultāts. Un Dievs radīja šo pasauli, viņš mūs tajā ielika, un viņš ir cienīgs un tiesīgs arī noteikt, kā mums te ir jādzīvo. Un, jāsaka godīgi, mēs visi esam pārkāpuši viņa noteikumus, viņa likumus, un tādēļ esam pelnījuši arī sodu. Bet kā tev šķiet, kā tev veiktos? Varbūt, ka tu esi drošs, ka tu nonāks debesīs. Nav svarīgi, vai tu esi kristietis vai kāds cits reliģijas pārstāvis, vai varbūt, ka tu netici Dievam, bet tev šķiet, ka tu dzīvo tīri labu dzīvi un esi pietiekami labs, lai tevi jau tiešām nevienam nebūtu jāsoda. Varbūt, ka tu saki, varbūt, ka tu esi kristietis un tu saki, hei, es dzīvoju labu dzīvi, es daru daudz laba priekš sabiedrības, priekš cilvēkiem man apkārt, priekš manas ģimenes un tam līdzīgi. Varbūt, ka tu saki, hei, kad es biju maziņš, mani nokristīja, vai es eju uz baznīcu, es turos pie kādiem sakramentiem, es esmu daļa no kādas draudzes vai baznīcas, vai kāds cits būtu tavs iemesls, kā tu varētu teikt droši, es jau zinu par 70–80%, ka nonākšu debesīs, jo es taču kaut ko daru, es ticu, es esmu lūdzis, es esmu nožēlojis. Redzi, ja tava atbild uz to, kāpēc Dievs tev varētu ielaist debesīs, sāktos ar vārdiem es esmu nožēlojis, es esmu ticējis vai es esmu darījis, tad, jāsaka godīgi, tu paļaujies uz sevi un nepaļaujies uz Kristu, un tāpēc saskaņā ar Dievu vārdu tu tiksi pazudināts. Tu aizies pazušanā. Jo neviens no mums mēs neesam pietiekami labi, un pat ja tu dzīvotu bezgrēcīgu dzīvi, bet būtu kaut vienu reizi pārkāpis kaut vienu no Dieva likumiem, tu būtu vainīgs svēt Dievu priekšā un tev būtu jāsaņem sods. Un tāpēc šodien es tiešām gribu iedrošināt visus kristiešus, tos, kas patiesi tā dzīvo un tie, kas ir tikai vārdā tādi, un arī tos, kuri nepazīst Kristu, kas neko daudz nezina par Bībeli, pārdomāt savas dzīves ceļu un pārdomāt, kur iet tava dzīve, kas notiks pēc nāves. Un, ja tu gribi paglābt savu dvēseli, ja tu gribi iemantot mūžīgu dzīvību, ja tu gribi salīdzināties ar Dievu, tad tāda iespēja mums ir dota tikai caur Jēzu Kristu. Viņš teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens caur mani, un tāpēc iedrošinu šodien pārdomā, atgriezies, tici uz Kristu Jēzu, seko viņam, maini savas domas, maini savu attieksmi pret grēku, pret pasaules lietām, pret Dievu. Un varbūt, ka Dievs apžēlosies par tevi un dos tev patiesi atgriezties un piedzimt Dieva ģimenē, kļūt par Dieva bērnu, un tu tiksi paglābts no dusmības, kas sagaida visu cilvēci.